arī ierakstu. Līdz ar to ņemam vērā, ka tas būs ieraksts. Ja kādam vajadzēs, protams, būs arī pieejams. Mums ir šodien tēma tātad par ilgtspējas likumdošanu un kādi ir jaunie noteikumi uzņēmumiem, kādi ir jaunie spēles noteikumi uzņēmumiem. Tas ir tas aspekts, kuram pievērsīsimies. Mums ir trīs referenti. Man kolēģi Olga Veilande, biznesa attīstības uzņēmuma Meta Advisory, ilgspējas vadītāji Viktors Toropovs, Seibank. Viktoram paldies, jo mēs tiekamies jau šāda tipa pasākumā ne pirmo reizi. Un Raivis Jānis Jaunkalns, BDO, jo mēs runāsim arī par revidentu lomu. Mani sauc Armāns Gūtmanis, pārstāvu uzņēmumu Meta Advisory, un mūsu pakalpojumos ir arī ilgspējas pakalpojums un arī citi. Es uzlikšu īsu prezentāciju ievadam, lai tikai iezīmētu tēmu, bet pamat prezentācijas, protams, būs ekspertiem. Ilgspējas informācijas atklāšanas likums, kā tas ietekmēs uzņēmumus, kādi ir jaunie spēles noteikumi. Kā es minēju, mūsu pakalpojumi ir ilgspēja, lobbyis, sabiedriskās attiecības, Eiropas fondu un sociāli ekonomiski pētījumi. Un šie visi pakalpojumi ir arī nepieciešami ilgspējas ieviešanai. Kas ietilpst jaunajos spēles noteikumos? Pienākums ieviest un ziņot par ilgspējas pārvaldību. It kā vienkārši un īsa frāze, kuru mēs jau aizvien vairāk sākam ikdienā pielietot uzņēmumos, bet saturs ir, to mēs varētu teikt no pieredzes, komplekss. Un mēs vēlētos, vismaz es par sevi teikšu, vēlētos pievērst lūk šim te kompleksajam saturam uzmanību. Tagad es īsi uzskaitīšu, neejot detaļās, kas ir tajā kompleksajā saturā ietilpst, respektīvi, kādi tie jaunie noteikumi, nosacījumi, jaunie spēles noteikumi. Jauna lieta jāveic dubultā būtiskuma novērtējums. Nu, tāda šim nebija, tagad tāds ir un būs. Tas arī dos atbildes uz jau tradicionāliem jautājumiem, ko mēs dzirdam ikdienā no uzņēmuma, ar ko tad sākt. Otrs, pieaug risku pārvaldības plašums un tvērums. Protams, ka risku pārvaldība tas nav jauns jēdziens. Visos uzņēmumos ir vairāk vai mazāk risku pārvaldība, bet tagad tas ir stipri plašāks. Ir un būs. Trešais, gada pārskatu vadības deklarācijā ir jāiekļauj sadaļa par ilgspējas jautājumiem. Atkal vakar nebija, šodien rīt ir. Ceturtais, pienākums piesaistīt zvērnātu revidentu. Tātad informācija, kas šeit tiks sniegta vadības deklarācijā gada pārskatā, to revidenti pārbaudīs. Un to, lūk, mūsu kolēģis no BDO, tātad biroja arī detalizētāk pastāstīs. Piektais, CO2 emisiju aprēķins jāverificē. Jā, viņš ir jāsarēķina, bet arī tomēr jābūt pārliecībai, un labi, ka kāds to pārbauda, verificē, ka esam pareizi sarēķinājuši. Sestais, uzņēmumiem vakar, šodien, rīt noteikti būs nepieciešams pārskatīt piegādātāju izvēles kritērijus. Kas ir mūsu piegādātāji? Viņi ir ilgspējīgi, nav ilgspējīgi un tā tālāk, tā detalizēts. Arī vakar īsti varbūt nevajadzēja, šodien, rītdien noteikti vajag piegādātājs, un mēs, Latvijas uzņēmumi, mēs esam arī piegādātāji, un mums ir piegādātāji. Septītais, ilgtspēja, vērtībās balstīta pārvaldība un zaļmaldināšana ir sodām. Pirms kāda laika tas šķita gandrīz vai mazliet komiski, ja, un maz ticami, bet dzīve ienes pārmaiņas, piedodiet par banalitātēm, un zaļmaldināšana ir sodām. Tas ir jāturprātā. Tad skaitļiem, kurus mēs deklarēsim, viņiem ir jābūt pārbaudāmiem un
un drošiem. Astotais pienākums iesaistīt ietekmētās, ieinteresētās puses. Latvijasiski tas nav ļoti veikls formulējums, angliski droši vien visi zina stakeholder, bet latvijasiski mēs sakām ietekmētās, ieinteresētās puses. Atkal nesen nevajadzēja, tagad vajag un rīt vajadzēs vēl vairāk. Jauns elements. Devītais. Ilgspējas ziņojumam jābūt cilvēku lasāmā un arī mašīnu lasāmā formātā. Un pēdējais, ko es šeit esmu uzskaitījis, informācijai par ilgspēju ir jābūt publiski pieejamai. Nu, vismaz daļai. Lūk, šie ir elementi, kas ir vismaz daļa atkal no elementiem, kas iezīmē tos jaunos spēles noteikumus. Nu, kāds tad ir secinājums? Mans secinājums no šī vienkāršā uzskaitījuma. Secinājums ir tāds, ka uzņēmumā vajag un rītdien vēl vairāk vajadzēs koordinēti pielietot vairākas kompetences. Gan savā kolektīvā, gan arī izvēloties piesaistīt ārējos konsultantus kaut kādos brīžos. Tad vairākas kompetences. Kompetence par risku pārvaldību, kompetence par enerģētikas, vides, emisiju regulējumiem un inženieru kompetence par šīm tēmām. Iepirkuma vadības kompetence. Es minēju, piegādātājs būs savādāk jāizvēlas. Kvalitātes vadības. Kompetence darbā ar standartiem, ISO un citiem standartiem, jo ilgspējas arī ir standarts. Kompetence jaunu procedūru ieviešanā uzņēmumā. Kompetence pārmaiņu vadībā. Iespējams, arī vēl kādu citu. Respektīvi, šīs kompetences uzņēmumam ir, protams, arī šodien kaut kādā mērā, vairāk vai mazāk, bet tās ir visas nepieciešamas koordinētā veidā, lai ieviestu un arī ziņotu, protams, par ilgspējas principiem. Uzņēmumā, un kā es minēju, arī, protams, piesaistot speciālistus, konsultantus no ārpuses. Papildu motivāciju uzņēmumiem, kas ir ārpus likuma tvēruma. Likums jau attiecas uz ļoti šauru uzņēmumu grupu, bet visticamākais, ka absolūti lielākais apjoms no uzņēmumiem nevarēs izvairīties, un arī nevajadzētu izvairīties no ilgspējas principu pakāpeniskas ieviešanas, jo tas ļaus darboties starptautiskajās vērtību ķēdēs, nu, pat ne tikai starptautiskajās. Saņemt valsts atbalstu, Eiropas fondiem, tur arī ir ilgspējas principi, tiek minēti. Trešais - piedalīties zaļajā iepirkumā. Zaļais iepirkums apjomā pieaug. Darboties pārobežu tirdzniecībā, protams, piesaistīt investīcijas darbiniekus, jo tas ir arī uzņēmuma tēla jautājums un korporatīvās kultūras. Nu, un, protams, pilnveidot uzņēmumu pārvaldību kopumā. Tā kā ilgspēja, faktiski tas ir uzņēmuma biznesa stratēģija, tā varētu arī šādi izteikties. Nu, no sevis vēl pēdējā piezīme. Mēs rīkojam regulāri apmācības, ilgspējīga biznesa akadēmijas. Nākošie kursi sāksies pēc nedēļas cikls. Protams, redzam, ka risku pārvaldība ir temats, kuram ir jāpievērš, teiksim, arī tādā apmācību līmenī papildus uzmanība. Nu, un, protams, kā pielietot un ieviest Eiropas ilgspējas ziņošanas standartu, izstrādāt arī ceļa kartes uzņēmumu, lai viņš spētu pietiekami ātri un pietiekami pārliecinoši ieviest ilgspējas principus. Nu, un, protams, arī pats ziņojuma izstrādāšana. Kolēģi, paldies, tie bija mani ievadvārdi par to, kāds tad ir saturs, lūk, ilgspējas tagad jaunajā tēmā, salīdzinoši jaunajā, un saturs ir komplekss manā izpratnē. Bet es vēlētos vēl piebilst, ka prezentācijas apmēram 10-12 minūtes katra, nu, plus mīnus. Pie 12. minūtes es sākšu varbūt signalizēt, ka laiks beidzas, jo mums jāatstāj arī ir tomēr jautājumiem un atbildēm zināms laiks. Tā kā
Vai man tagad ir jāatcerās, kādā secībā mums ir prezentācijas plānotas, vai man kāds to var pateikt, Laine, kurš mums ir kura mums ir pirmā prezentācija? Mēs esam sūtījuši programmu, kas mums ir minēts kā pirmais. Nu, programma nav pie rokas. Principā bija paredzēts, ka es izstāstīšu par likuma prasībām un Jā, lūdzu, Olga Veilāna, vispārējiem. lūdzu. Jā. Jā, labi, paldies. Labs rīts visiem un paldies, ka varējāt mums izrādījāt interesi un arī varējāt pievienoties. Es tagad nošērošu, dalīšos ar ekrānu. Armands daudz jau to pastāstīja. Es iziešu cauri likumu paketei, galveno uzmanību veltīšu ilgspējas informācijas atklāšanas likuma prasībām, kas izriet no direktīvas, no korporatīvās ilgspējas ziņošanas direktīvas, jo dalību valstī bija jāpārņem līdz 6. jūlijam. Mēs bišķiņ iekavējamies 26. septembrī. Saime pieņēma ilgspējas ziņošanas atklāšanas likumu un arī pavadošos grozījumus pavadošajos tiesību aktos. Tādu ir 10, gan kā grāmatvedības likums, gan gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā, revīzijas pakalpojumu likumā. Un pēc būtības tā likumu pakete, kur ir tie grozījumi, ir galvenokārt par to, ka uzņēmumam, kā jau Armands minēja, ir jāpiesaista revidents, informācijai ir jābūt publiski pieejamai un arī, kad ir jāiesniedz vidam EDS sistēmā. Kāds tad ir ilgspējas informācijas atklāšanas likuma mērķis? Galvenais mērķis ir, tās primārais mērķis bija sniegt pamatotu un caurskatāmu faktos un datos balstītu informāciju investoriem. Investoriem, bankām, apdrošināšanas kompānijām, un lai investori varētu savus lēmumus investēt, iegādāties uzņēmuma vērtspapīrus vai arī ieguldīt, iegādāties kādu daļu no uzņēmuma, lai būtu tā informācija pamatota un balstīta. Vēl viens ļoti būtisks aspekts ir tas, ka liela vērība tiek piešķirta cilvēktiesību pārvaldības faktoriem. Ir vēl viena direktīva, kas ir ilgspējas tās pienācīgās rūpības direktīva, un to vairāk tās prasības tiek vairāk attiecināts uz mūsu sadarbības partneriem, ja mēs darbojamies piegāžu ķēdēs. Likums ir diezgan īss, viņš sastāv no 17 pantiem, un te es uzskaitīju nodaļu nosaukumus, tā kā likums ir pieejams likumi LV un var detalizēti iepazīties. Viņš ir viegli lasāms, ir atrunāts, kāda veida informācijai ir jābūt ietvertam ilgspējas ziņojumā un arī citām prasībām. Ko tad ilgspējas informācijas atklāšanas likums paredz? Paredz pienākumu uzņēmumiem pēc konkrētiem kritērijiem sagatavot un iesniegt ilgspējas ziņojumu un konsolidēto ilgspējas ziņojumu kā daļu no uzņēmumu gada pārskata, kas ir jāiekļauj vadības ziņojumā. Ziņojuma formāts, jeb ziņošanas punkti, pareizāk sakot, ir atrunāti Eiropas Savienības ilgspējas ziņošanas standartos, un tādu ir 12, un kā jau Armands minēja, tad
tad ilgspējas ziņojumam ir jābūt vismaz tiem uzņēmumiem, kuri kotējās fondu biržās vai arī ir sabiedriskās nozīmes struktūras, ir jābūt sagatavotiem mašīnu lasāmā un cilvēku lasāmā formātā. Ja mēs runājam par formātu, tad uzņēmumam ir iespēja pašam izstrādāt tādu softu, jeb programmatūru, var iegādāties abonementu, jeb abonēt programmatūru, kaut kādas vidējās izmaksas ir apmēram 5000 gadā, ja, teiksim, iegādājas tikai programmatūras abonementu. Un var arī iegādāties tādu kā pakalpojumu paketi, jeb programmatūru abonēt un pakalpojums, ka konsultants, piesaistītais konsultants iezīmēs to informāciju saskaņā ar taksonomiju, lai ilgspējas ziņojumā, kas būs speciālajā formātā, jeb XBRL formātā, tiktu iekļauta visa nepieciešama informācija, kas ir noteikta standartos un likumā. Ja mēs runājam par trešās valsts sabiedrībām, meitas sabiedrības un trešās valsts sabiedrības filiāls, ilgspējas ziņojuma sagatavošanas, publiskošanas prasības ir noteiktas, un likumā ir noteikts, ka ja mātes uzņēmums sagatavo ilgspējas ziņojumu, un ziņojums ir publiski pieejams, un to ir apliecinājusi trešā neatkarīgā puse, jeb zvērināts revidents, tad, protams, trešās valsts mātes uzņēmumu, meitas sabiedrība, meitas uzņēmumu un arī filiāls, tad negatavo pašas uzņēmumu, bet tiesa gan par to ir jābūt atzīmētam uzņēmuma gada pārskata vadības ziņojumā, un šai informācijai ir jābūt publiski pieejamai. Jā, vēl viens aspekts, par ko Armands jau norādīja, ir, ka ilgspējas ziņojumam ir jābūt apliecinātam no zvērinātā revidenta puses, jābūt apliecinājumam, un šeit ir uzņēmumiem ir jābūt uzmanīgiem un zvērinātu revidentu piesaistē. Ir jāieiet zvērinātu revidentu asociācijas mūsu gadījumā mājaslapā un jāpārliecinās, ka attiecīgiem zvērinātajiem revidentam vai arī zvērinātu revidentu komercsabiedrībai ir kompetence auditēt arī ilgspējas jomu. Ar šo informāciju, kas ir direktīvas piemērošanas laika grafiku, droši vien visi jau ir iepazinušies, tā ir apkopota vienkopus tabulā, no kuras var redzēt pēc konkrētiem kritērijiem, cik lieliem uzņēmumiem un līdz kuram datumam ir jābūt ieviestām ilgspējas prasībām un jāsāk ziņot. Jā, kā jau minēju, tad zvērinātajiem revidentiem ir jābūt ar atbilstošo profesionālo pieredzi un zināšanām ilgspējas jomā. Tur notiek certificēšanas process, un tad Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas datubāzē ir pieejama datubāze ar certificētajiem revidentiem, un jāpārliecinās, ka zvērinātiem revidentam ir apdrošināta profesionālā atbildība. Ilgspējas ziņojums ir tas gala
gala rezultāts, jeb sagaidāmais nodevums, jeb mērķis, kas izriet no likuma, un tad jautājums ir, kas tad ir ilgspējas ziņojums? Nu, ilgspējas ziņojums tā vienkāršiem vārdiem izsakoties ir uzņēmuma atskaite par paveikto un ieplānoto ilgspējas jomā, un tur ir 3 faktori - vides, sociālie un pārvaldības jautājumi, ja? Un, nu kā, ja mēs rakstam atskaiti, mēs vienkārši atspoguļojam, atspoguļojam to, ko mēs esam paveikuši un to, ko mēs esam ieplānojuši, un svarīgi ir norādīt arī to, kādā veidā mēs to esam izdarījuši. Ziņojuma saturs, prasības ziņojuma saturam ir atrunātas likuma 4. pantā, un tā informācija tiešām ir ļoti labi pārskatāma un saprotamā valodā lasāma. Jā, mums ir kā deleģētā regula, kas ir Eiropas Savienības ilgspējas ziņošanas standarti, un tādu standartu ir 12. Nu, tas ir tiesība akts, viņš lasās nedaudz sarežģītākā valodā, ir uzrakstīts nekā ISO standarti, piemēram, ja, un nu, diezgan pagaršs, uz 284 lapas pusēm, vairāk nekā 80 prasību atrunātu, vairāk nekā 1100 datu punktu, jeb metrikas, arī šādu terminoloģiju var redzēt. 80, vairāk nekā 80 kvantitatīvie rādītāji noteikti, un arī 20 sagatavas, nu kā vadības ziņojuma sagatave un arī pārējās. Dubultais būtiskums ir pamatu pamats, ja, un dubultais būtiskums, jeb ilgspējas risku novērtēšana tiek veikta 2 dimensijās, ja, tas ir ietekmes būtiskums, jeb cik lielā mērā un kādā veidā uzņēmums ietekmē sabiedrību un planētu kopumā, vai tie ir CO2 izmeši, tikpat labi tie var būt gaisa piesārņojums, jeb troksnis, nu, ietekme var būt dažāda. Un arī finansiālais būtiskums, un no šejienes arī rodās tas termins, kā apzīmējums, kā dubultais būtiskums, ja, ka uzņēmums kādā veidā tiek izvērtēts, kādā veidā uzņēmums ietekmē planētu un cilvēkus, un kāds ir iespējamais nu, finansiālais apdraudējums uzņēmumam, ja attiecīgie riski netiek novērsti. Kam tad ir jāiesniedz ilgspējas ziņojums, tad likumā ir noteikts, ka uzņēmums ilgspējas ziņojumu kopā ar apliecinājumu ziņojumu iesniedz Vidamedējas sistēmā, tad vids elektroniski nodot uzņēmumu reģistram, un attiecīgi uzņēmumu reģistrs publicē tīmekļa vietnē informāciju, nu, respektīvi uzņēmumu ilgspējas ziņojums. Šī prasība attiecās uz tiem uzņēmumiem, nu, obligātā kārtā ir piemērojami tiem uzņēmumiem, kuri kvalificējās pēc kritērijiem, kas ir pieejami šeit, šajā 6. slaidā, ja? Vienlaikus ir jāapzinās, ka mēs dzīvojam, nu, globālajā laikmetā un, nu, naturālajā saimniecībā mēs nesaimniekojam, mēs esam sastāvdaļa no kāda procesa, jeb no ķēdes, ja? Un ja, teiksim, mūsu sadarbības partneris atbilst tiem kritērijiem, kam obligātā kārtā ir jāziņo par ilgspējas pārvaldību, tad, nu, likumsakarīgi, ka
mūsu sadarbības partners lūgs arī to attiecīgo informāciju no mūsu uzņēmuma, tāpēc, ka viņš atbild par visu vērtības ķēdi. Likumā ir noteikti arī atbrīvojumi no pienākuma sagatavot ilgtspējas ziņojumus. Es jau par tos jau minēju, kā jau teicu, kad meitas sabiedrības un arī filiālis, ja teiksim, mātes uzņēmums ziņo, tad paši meitas uzņēmumi vai arī filiālis ir atbrīvoti, vienlaikus par to ir jābūt norādītām vadības ziņojumā, un arī mātes tā ilgtspējas ziņojumam ir jābūt publiski pieejamam un arī apliecinātam no revidentu puses. Vienlaikus ir arī atbrīvojums, izņēmums no atbrīvojumiem. No atbrīvojuma netiek, nav tās meitas sabiedrības, kuras kotējas fondu biržā, tad tām meitas sabiedrībām arī ir jāziņo. Kas ir mūsu ilgtspējas ziņojuma lietotāji? Pirmkārt, tie ir esošie un potenciāli investori, valsts iestādes, bankas un apdrošinātāji, mūsu klienti, un klienti. Te tā zaļā domāšana arī sāk prevalēt, un klienti var izvēlēties, no kā pirkt. Pat, ja, teiksim, produkts būs pa kādiem 10% dārgāks, tad ir cilvēki arī, kas izvēlēsies to ilgspējīgā veidā saražoto produktu. Protams, mūsu sadarbības partneri lasīs mūsu ziņojumus, arī darbiniekus interesē mūsu ziņojums, tāpēc, kad ir ļoti daudz sociālo faktoru un pārvaldības faktoru iekļauti ilgtspējas ziņojumā. Protams, uzņēmumi īpašnieki, nevalstiskās organizācijas, arotbiedrības un sociālie partneri, analītiķi un akadēmisko aprindu pārstāvju, jo tiek jau veikti gan pētījumi, gan arī studentiem tiek mācīts par ilgtspēju. Pirms mēs sākam ieviest ilgtspējas pārvaldību, mums ir jāatbild uz jautājumu, kādēļ mēs ieviešam ilgtspējas pārvaldību, vai motivācija ir, lai izpildītu likumu prasības, vai lai varētu darboties globālo vērtību ķēdēs, varbūt uzlabot savu ilgtspējas reitingu, tas ir aktuāls tiem uzņēmumiem, kas kotējās fondu biržā, un piesaistīt investors, apzināt un mazināt riskus un palielināt iespējas, pilnveidotu uzņēmumu kopējo pārvaldību vai arī reputāciju un zīmolu stiprināt. Ilgtspēja ir ļoti labs marketinga rīks, un katrs uzņēmums raksta savu stāstu, ilgtspējas stāstu, un tas ļoti ieteicami. Jā, un šeit esmu apkopojusi informāciju par to, ar ko tad sākt, un ilgtspējas pārvaldība, tas ir jauns jautājums uzņēmumam, protams, ka tā ir pārmaiņu vadība, un pirmais, ar ko ir jāsāk, ir jāizveido rīkojumu, valdes locekļu vai valdes priekšsēdētāja rīkojumu, ir jāizveido ilgtspējas pārvaldības komiteja, jeb darba grupa, un jāapmāca darbinieki, jāizplata tā informācija par ilgtspēju, Vajag uzzīmēt savu uzņēmumu vērtību un piegādātāju ķēdes, lai varētu identificēt iespējamos riskus. Tā kā ilgtspējas ziņošanas standartā ir vairāk nekā 1100 datu punktu, visi nav attiecināmi visi punkti, datu punkti, viņus nemaz nevar attiecināt uz visiem uzņēmumiem. Tad uzņēmumam vajag atlasīt tos
savam uzņēmumam piemītošos punktus, jeb noteikti ilgspējas pārvaldības tvērumu. Ja? Dati ir izšķirošais elements, tad jānosaka tie dati, kas ir nepieciešami, lai varētu novērtēt riskus. Jāsāk ievākt datus, var izmantot arī publiski pieejamos datus, ir jāvienojās par datu plūsmu, tad balstoties uz tiem datiem ir jāveic dubultā būtiskam, jeb ilgspējas risku novērtējums, noteikti no sākuma balstoties uz dubultā būtiskuma risku novērtējumu rezultātiem, noteikti uzņēmuma ieskatā svarīgākās ilgspējas prioritātes, tad apzināt un sakartēt ietekmētās ieinteresētās puses, izvēlēties kādas 3-5 ieinteresētās puses un noskaidrot viņu viedokli par to, ko viņi domā par uzņēmuma vadības izvēlētajām ilgspējas prioritātēm, un arī dot iespēju, varbūt ieteikt kādas citas prioritātes, kuras ir svarīgas darbiniekiem vai vietējām kopienām. Tad ir jāsagatavo jautājumi, tad ir jāizzina viedoklis, tad ir jāapkopo dati, balstoties kompilācijā ar uzņēmuma vadības noteiktām prioritātēm un ietekmēto ieinteresēto pušu viedokli, tad izstrādāt, vienoties par prioritātēm, protams, ieviest, uzraudzīt, pāraudzīt, kontrolēt, pārskatīt, sagatavot ziņojumu un iesniegt vidam attiecīgi. Vēl ko es gribēju ļoti būtisku lietiņu pastāstīt, ir, kad visus Eiropas ilgspējas ziņošanas standartus izstrādā nevalstiskā organizācija, kas ir nosaukums EFRAGS. EFRAGS ir Eiropas finanšu padomu devēja asociācija, viņiem ir deleģējuma līgums no Eiropas komisijas, un EFRAGS jau šā gada janvārī ir izstrādājis 2 standartu projektus. Tie projekti ir pieejami EFRAGA mājaslapā, un tie standarti, lai atvieglinātu ziņošanu un arī ilgspējas pārvaldību maziem un vidējiem uzņēmumiem, tad ir izstrādāts tas likuma projekts, 2 likuma projekti, kas ir adresēti maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tā kā es ļoti rekomendēju apciemot EFRAGA mājaslapu, jo tur ir arī rekomendācijas, kā ieviest lielo standartu. Paldies! Jā, paldies! Paldies Olgai Vēlandei. Mēs tagad iet pie otras prezentācijas. Viktors Toropovs, SEB bankas kolēģis, kuram ir arī jau, varētu teikt, mega liela pieredze tieši ilgspējas tēmā. Viktor, lūdzu. Jā, sveiki. Mēģināšu uz ekrāna dabūt prezentāciju. Tehniskas listas šodien ir piemeklējuši, bet cerams jūs redzat. Redzam, jā. Super. Labi, jā, tad es savā stāstā koncentrēšos nedaudz uz to, kā banku sektors skatās uz ilgspējas prasībām un kas ir tas svarīgais uzņēmumiem sadarbojoties ar bankām. Patiesībā stāstā būs tādas 2 daļas. Es atļaušos arī pārizmantot dažus iepriekš tapušus slaidus no manas puses, kuras rādīs arī citos fórumos, bet nonācām secinājumam, ka aktualitāte patiesībā nav mainījusies, joprojām tas ir aktuāli, un tad, varbūt atkārtošana, zināšana māte, ja kāds gadījumā ir kādu slaidu redzējis. Un tad padalīšos arī ar to, ko ir paveikusi Finanšu nozares asociācija, lai atbalstītu uzņēmumus, sniedzot ļoti praktiskus tādus padomus, par ko uzņēmumiem vajadzētu padomāt sadarbībā ar banku. Tā pirmā lieta, ar ko es gribu sākt uzsvērt šo momentu, kad ESG jomas novērtējums tādā klienta līmenī arvien būtiskāks bankas lēmumos, patiesībā bankām, sevišķi lielajām bankām, kuras tiek pāraudzītas no Eiropas centrālās bankas puses, ir
ļoti konkrētas prasības, kuras ir jāievieš līdz 24. gada beigām. Jā, pēc 2 mēnešiem ar āstīti mums ir visi jāpabeidz. Un tas ir lielā mērā saistīts ar klimata risku integrāciju kreditēšanas procesos. Nu, bieži vien bankas runā par sektoru politikām, par kreditēšanas politikām, bet tā praktiski vienkārši sakot, tātad pirms mēs izsniedzam aizdevumu, mums ir jāsaprot, kāda ir klienta esošā situācija no ilgspējas jomas. Attiecīgi tie ir konkrēti jautājumi, par kuriem banka interesējās. Nu, šeit varbūt tā nedaudz tāds ieskats, kāpēc šis klienta novērtējums ir nepieciešams. Tātad tas mērķis ir pirmkārt apkopot to šodienas situāciju, arī saprast, vai uzņēmumam ir konkrēti attīstības plāni. Tādā nākamā līmenī runājot, ir tāds angliskais transition plans, un es domāju, ka tas ir tāds liels izaicinājums gan bankām, gan uzņēmumiem atrast to pareizo balansu, kas ir labs, ja pamata plāns, un kas ir jau tāds ļoti advancēts plāns, un attiecīgi tad banka novērtē pēc konkrētiem kritērijiem šo ilgspējas jomu. Un tad tāda, laikam, tirgus ir izveidojies, varēja būt savādāk, kā es saku, bet ir tā, kā ir. Ir situācija ar šo metodoloģiju, kā tad bankas vērtē. Tad te ir jāsaka, ka individuāli katras bankas līmenī šāda metodoloģija ir izstrādāta. Nav viens vienots veids, līdz ar to šeit ir atšķirības, kā banka izmanto šo kvalitatīvo un kvantitatīvo informāciju, kāda ir tie, pieņemsim, metodoloģija, reizēm angliski saka scoringa sistēma, kā mēs noskorējam klientu, cik viņš ir ilgspējīgs, un attiecīgi šeit arī tas moments, kad pat cik metodoloģijas top varbūt no nulles reizēm, tad bankas arī ievieš šo pakāpeniski un prātīgi, attiecīgi izstrādā, notestē, uzlabo un varbūt iet vēl kādu soli uz priekšu šīs informācijas pieprasīšanā. Informācijas avoti, publiski pieejamie, ilgspējas ziņojums, jā, bankas ļoti cerīgi skatās uz to, kad arī vairāk ilgspējas ziņojumu būs. Mums tas ir svarīgs dokuments, jo tas strādā ļoti vienkārši. Jo kvalitatīvāks ilgspējas ziņojums, jo bankai iespēja vairāk izlasīt, jo mazāk mums ir jāuzdod klientam pa taisno jautājumi. Jo arī šeit Baltijā tendence ir, kad ārējās datubāzēs tā informācija ir nepietiekama. Mums nav valsts mēroga apkopots tas, ko ļoti vajadzētu. Līdz ar to pamatā tieši klientu uzrunāšana, tā ir mūsu ikdiena. Un tad, ja mēs skatāmies, ko bankas vēlas zināt, tad par pirmo e-burtu, tad šeit mēs varam runāt par diezgan kvantitatīvu informāciju. Pamatā kvantitatīva informācija būs zem šī vides, jeb zem e-burta, un tad viens bloks ir emisijas un energoresursi. Šeit sākot ar CO2 izmešu apjomu, 1., 2., 3. tvērums. Nu, es teiktu, ka tāda jau kā higienas lieta paliek katram uzņēmumam būtu tomēr jāsaprot, kā aprēķināt vismaz 1. un 2. tvērumu. Un tas ir tas, ko bankas ar vien vairāk prasīs, un tā ir jau tā jaunā ikdiena. Tad aprēķina metode, nu, pamatā tas ir stāsts vai vispār pieņemtais GHG protokols tiek izmantots vai kas cits, vai kāds ārējais konsultants ir palīdzējis vai nav aprēķināt šos emisiju apjomus, un tad ir specifiskas lietas, kas ir saistīts ar energoefektivitātes rādītājiem, cik daudz ir atjaunīgo resursu īpatsvars, ir patēriņš, un visbeidzot bankām ļoti interesē, kādi ir konkrēti izmērāmi mērķi ilgtermiņā, tātad īsā, vidējā un ilgā termiņā attiecībā uz emisijām un energoresursiem. Attiecībā par dabu, fiziskie un tā skaitā arī pārējais riski, arī tas ir tas, kas tiek vērtēts, tāpat uzņēmuma ietekme uz un no dabas aizsargājumām teritorijām un arī bioloģisko daudzveidību. Un arī šeit runa ir par to, kāda ir uzņēmuma plāni, lai šo ietekmi samazinātu. Un aprits ekonomika ir vēl viena lielā lieta, kas nāk. Patiesībā bioloģiskā daudzveidība un aprits ekonomika, tas ir tas, kas ir tās nākamās divas lielās lietas. Un šeit arī es ieteiktu sākt pētīt, kā jūsu uzņēmumi ir no tā vai uz atkarīgi šiem rādītājiem, un arī kā šo mērīt un kāda ir jūsu plāni. Gana komplicēta lieta, sevišķi, ja mums ir mērķis izmērīt to kvantitatīvi. Nu, un taksonomijas rādītāji, kas ir neto apgrozījums un tā tālāk, kas ir saskaņā
ar taksonomiju. Arī šeit ir konkrēti cipari eiro izteiksmē. Ja skatāmies par sociālo aspektu, tad šeit divi bloki, darbinieki un citi sociālie aspekti. Ja runājam par darbiniekiem, tad viss sākot no darbinieku drošības, darba tiesību ievērošanas, tāpat arī novērtējums piegādes ķēdes ietvaros, kas jau padara šo pasākumu nedaudz izaicinošāku, bet jums ir jāsaprot, ar ko jūs sadarbojaties, kā pie jūsu partneriem šie apstākļi tiek ievēroti. Un šeit arī varētu būt stāsts par starptautiskiem principiem un dažādām nostādnēm. Reizēm es saku tā, ka nav jāizdomā tas ritenis no jauna, var ņemt, skatīties, kas ir tie starptautiskie principi, izpētīt, paskatīties, vai tas ir pieņemams uzņēmumam un attiecībā uz to likt parakstu zem šādas apņemšanās un iekļaut to savā uzņēmuma stratēģijā, ka jūs to ievērojat. Un citi sociālie aspekti, pēc būtības tas ir tas, ko uzņēmums dara. Varbūt tās uz āru redzamās lietas, kad viņš ir tāds kā paraugs varbūt citiem uzņēmumiem, un bankas arī skatās uz to, lai nav bijuši kādi negatīvie notikumi, kas ir principā arī publikācijas mēdījos par kaitīgums dabai vai kas cits. Tātad šis arī tiek ņemts vērā. Un governance pusē, ja pārvaldībā, tas ir tāds strateģiskais līmenis, un šeit arī runa par šo ziņojumu, vai tāds ir, vai tāds nav. Es teiktu, ka arī tie uzņēmumi, kuriem netiecās konkrētas prasības, tomēr es aicinātu padomāt, ka vismaz tāda vismaz pamata līmeņa ilgspējas ziņojums ir, un tāda pamata līmeņa informācija ir pieejama. Tādā veidā esat gatavi nodrošināt informāciju gan bankai, gan arī jūsu partneriem, kas varētu par šīm lietām konkrēti interesēties. Un tā tad arī pati stratēģija un mērķi ar uzsvaru izmērāmi mērķi, kvantitatīvi mērķi, tas ir tas, kam ir jābūt. Un tad, protams, ir starpība, vai uzņēmums ir CSRD subjekts, sauksim tā, vai nav, un arī šis tiek ņemts vērā. Un atbildības un politikas, un tas, protams, ir viss par to, kā uzņēmumā viss ir sastrukturēts, un te mēs varam runāt par dažādiem iekšējiem dokumentiem, kas šos konkrēti atrunā, gan pārvaldību kopumā, gan ilgtspēju, gan darbinieku tiesības, un varam veselu virkni šeit uzskaitīt līdz pat piegādātāju rīcības kodeksam, un, protams, mēs arī apzināmies, ka lielam uzņēmumam tas būs krietni kārtīgāk atrunāts un vairāk, un savukārt mazam uzņēmumam šeit varētu būt mazāk informācijas, bet tomēr kādam pamatam būtu jābūt un nav jākautrējas par to komunicēt arī uz āru. Iespējams, ka arī mājaslapā ieliekot iekšā, ko uzņēmums ir atrunājis iekšēji un ko viņš ir apņēmies ievērot. Lūk, un tad tālāk jau paskatoties uz Finanšu nozares asociācijas veikumu, gribu vienkārši, angliski sakot, promotēt šo lietu, jo mūsuprāt tā ir ļoti vērtīga. Viņa arī ļoti ir atzīta starp banku sektorā. Mēs arvien vairāk pozitīvas atsauksmes saņemam arī no kolēģiem ārvalstīs, kad mums ir izdevies apkopot to vienoto banku viedokli. Un tātad sākšu ar to, kad ir pieejama ESG anketa. Mēs viņu reizēm saucam par vienoto ESG anketu, bet es gribētu precizēt par to vārdu vienots, kas ir, kas nav. Tad sākšu ar to, ka mērķis šādai anketai ir bijis praktisks apkopojums uzņēmumiem ar visbiežāk uzdotajiem jautājumiem. Mēs gribam veicināt izpratni un sekmēt laicīgu uzņēmumu sagatavošanos ilgspējas jomā. Un bieži vien uzņēmumi ir jautājuši, ko tad īsti bankas gribēs zināt par ilgspēju. Tad šeit ir praktiska atbilde un ir uzskaitīti šie jautājumi, kurus mēs vēlamies, lai uzņēmumi zina. Pielietojums ļoti vienkāršs. Gan jūs varat to izmantot sava uzņēmuma ESG jomas attīstību vajadzību definēšanai. Vienkāršiem vārdiem es atļaušos teikt, ka tas ir tāds kā checklists, ko jūs varat iziet cauri un varat sākt ar mazumu, varat iet uz pilnu banku un atzīmēt vienkārši, kas jums ir, kas jums nav, un vienoties par to, ar ko jūs esat gatavi strādāt, ar ko jūs esat gatavi sākt strādāt, ar kuriem jautājumiem, ar kurām jomām. Varat dalīties rezultātā gan ar bankām vai ar partneriem. Vienot šajā gadījumā ir banku viedoklis uzsvaru Baltijas līmenī. Šī anketa ir tapusi un saskaņots ar bankām Baltijas līmenī, bet tas ir saskaņots redzējums par visbiežāk uzdotiem jautājumiem. Tas nenozīmē to, ka tas ir 100% vienots formāts, kur izmanto visas bankas. Un tas ir tas svarīgais, ko es gribu uzsvērt.
Attiecīgi ir jāņem vērā, ka katrai bankai būs sava metodoloģija, katrai bankai būs savs jautājumu skaits, katrai bankai būs savi kritēriji, no kuriem viņi sāk vispār uzdot šos jautājumus uzņēmumiem, un daudzas lietas būs specifiskas, bet ar lielu varbūtību daļa no šiem jautājumiem tad būs bankas intereses lokā, un viņi par šo vēlēsies zināt no uzņēmuma. Tā kā te nav melots, ka tas ir tāds vienots redzējums par visbiežāk uzdotiem jautājumiem. Un jā, šito slaidu es atļaušos varbūt izlaist, lai ietaupītu nedaudz laiku un ķeršos pie anketas sadaļām. Tātad kopumā mums ir 6 sadaļas. Tātad pirmā sadaļa ir vispārēja informācija, kur ir 8 pamatjautājumi un 8 papildi jautājumi atkarībā no tā, ko jūs atbildat. Tad ir ietekme uz klimatu, ir principā tas, ko es teicu par to vides sadaļu, ko es rādīju lielos vilcienos tieši šie jautājumi par sega emisijām, par enerģijas patēriņiem. Šeit mums ir kādi 13 jautājumi. Bioloģiskā daudzveidība. Es teiktu, ka pagaidām tie ir tāda augsta līmeņa jautājumi vispār par tēmas aktualizēšanu kā tādu, liekot uzņēmumu aizdomāties un iedziļināties šajā jautājumā. Zaļā pārēja, kas ir principā stratēģija, iekšējie procesi, mērķi un tam līdzīgas lietas. Tā skaitā šeit var runāt arī par ilgtspējas ziņojumu, sociālā atbildība un pārvaldība. Nekā jauna no tā, ko es jums iepriekš parādīju. Tātad politikas instrukcijas, pārvaldības prakse un tam līdzīgas lietas. Un tad ir specifiskie, kas ir NFRD uzņēmumi. Tagad jau būtu laiks mainīt to CSRD, jeb tā tad ir šī uzņēmuma kategorija, kuri jau tagad ir pienākums reportēt pēc CSRD standartiem. Un ieteikumi, es principā arī šo sadaļu pabeigšu ar konkrētu linku, kuru es jums parādīšu, kur jūs varat meklēt šo anketu, bet tā tad es ļoti ceru, ka jūs šo anketu arī paskatīsieties, atvērsiet vaļā un nenoliksiet uzreiz plauktā un nesabīsieties, jo kopumā mēs runājam šeit par 50 līdz 70 jautājumiem, bet šie ir ļoti vērtīgi jautājumi, kas mums liek, tā teikt, aizdomāties un sākt darīt varbūt tās lietas, par kurām jūs nebijāt padomājuši. Tad šeit man arī aicinājums, tad, kad jūs viņu aizpildat, nebaidieties, tā teikt, izmantot komentāru laukus, ne tikai par padarīto, bet arī par plānoto, jo ir pilnīgi ok runāt arī par tām lietām atklāti, kas jums tagad nav, bet kuras jūs plānojat izdarīt. Arī tas bankai bieži vien ir svarīgi, ka uzņēmums par to ir sācis domāt un dara. Un attiecīgi ir ārējie standarti, kas ir apņemšanās un politikas, tā ir vēlreiz uzsverot ļoti vērtīgu informāciju, kas jau ir eksistējoša, šie principi jau ir kaut kur definēti, un tos es vienkārši aicinu skatīties kā potenciālās šīs opcijas, ko jūs varat ieviest savos uzņēmumos, ne visi jādomā no nulles. Un pēdējā lieta arī, ka daļēji aizpildīta anketa ir arī pilnīgi pieņemama, un tā ir būtiski pievienotā vērtība. Attiecīgi nevajag gaidīt to brīdi, kad esam aizpildījuši visus 100%, un tikai tad esam gatavi dalīties ar bankām vai saviem sadarbības partneriem. Tātad arī daļa, manuprāt, ir ļoti vērtīga. Un paša anketa ir atrodama šeit. Principā jūs varat meklēt Finanšu nozares asociācijā vienotā ESG klienta anketa. Teikšu arī tā, ka mēs izvēlējāmies iet pēc principa, lai pēc iespējas ātrāk top kaut kas. Līdz ar to tas ir vienkārši Excelis. Tas nav nekāds super IT risinājums, kur viss ir ļoti skaisti, bet gana pārskatāms Excelis, kurš mūsuprāt ir ļoti praktiski vērtīgs rīks. Tā kā to arī droši izmantojiet un skatieties, un arī tur ir šādi tādi papildus komentāri par to, kā lasīt katru jautājumu. Un vēl viena lieta, kas ir tapusi Finanšu nozares asociācijas pusē, tas ir sega emisiju kalkulators. Arī šeit mēs esam vēlējušies piedāvāt praktisku rīku uzņēmumiem, lai būtu vienkāršāk aprēķināt savus tātad uzņēmuma darbības rezultātā radītās emisijas. Pielietojums gan sadarbībā ar banku, gan sadarbojoties ar saviem partneriem, gan paši izrēķinot, kāds ir jūsu esošais līmenis un sākt domāt par konkrētiem mērķiem un tam līdzīgi. Tātad tas ir tas galvenais pielietojums. Un visforšākais ir tas, ka viņš ir priekš jums absolūti par brīvu. Un jums nav jāmaksā par tā lietošanu. Par to ir samaksājusi Banku asociācija.
visās trijās valstīs Baltijā. Mēs strādājam kopā ar ārējo partneri, sniedzām savu viedokli un nonācām pie tā, kas ir tas labākais risinājums, ņemot vērā Baltijas uzņēmumu vajadzību. Un viņš ir diezgan tāds universālas dabas, un viņš pamatā ir fokusēts uz pirmo un otro izmešu līmeni, un trešais tvērums seg emisijām nav iekļauts. Un šeit arī tas apkopojums, un es varbūt neiešu šodien detaļās par to, kas ir pirmais un otrais tvērums. Es domāju, jūs par to esat dzirdējuši, bet katrā gadījumā gribētu šeit vienkārši vēlreiz uzsvērt, ka tā ir tā minimālā lieta, ko mēs aicinām uzņēmumus sākt darīt, jo jautājums par to, kāds ir jūsu emisiju līmenis no banku sektora puses, būs arvien izplatītāks. Un mums vienkārši arī, teiksim tā, banku sektorā nav variantu, ja tā to var teikt, jo es jums iedošu tikai vienu piemēru, kur bankas izmanto seg emisiju ciparus, kaut vai rēķinot sava finansētā portfeļa emisiju līmeni. Tas mums tiek uzlikts arī kā prasība, lai mēs varam to aprēķināt, un arī mums ir jābūt mērķiem, kā mēs samazinām šo finansēto emisiju līmeni. Arī tātad šeit ir visus datiem balstīti, un lai šie dati mums būtu, mēs esam sākuši prasīt uzņēmumiem emisiju līmeņus, un mērķis ir pēc iespējas vairāk iet projām no pieņēmumiem un strādāt ar reāliem datiem. Un tas, kas attiecās uz trešo tvērumu, komplicētāka lieta, jo runa ir par visu piegādes ķēdi. Tas, par ko esam parūpējušies, ir norādes, kur var atrast vērtīgu informāciju, ja uzņēmums vēlās to sarēķināt. Tātad tas, ko gribu teikt, šajā kalkulātā trešais tvērums nav iekļauts, jo tas ir pārāk nozaru specifisks, un līdz ar to mēs negribējām sarežģīt šī kalkulātora būtību un funkcionalitāti. Ieteikumi video apmācības par kalkulātoru ir ieliktas arī Finanšu nozares asociācijas mājaslapā, aicina apskatīties, ir diezgan labas norādes, kā to visu lietot. Gribu arī pievērst uzmanību uz mērvienībām un datu precizitāti, ir gana no svara, un tāpēc šo labi ir izprast, ko kā mēram un kur iegūstam datus, un mēs esam bijuši gana kvalitatīvi ar saviem datiem. Un, protams, ka aplēses var tikt izmantotas, bet tikai gadījumā, ja nav pieejami citi dati, tomēr jāatcerās, ka arī šīm aplēsēm ir jābūt kaut kur uz nozares vidējo balstītu, arī tur var palasīt, papētīt, bet cerams, ka priekš pirmā un otrā līmeņa par aplēsēm jums nav īpaši jāizdomājās. Un, kur atrast, turpat Finanšu nozares asociācijas mājaslapā, un varat meklēt siltuma efekta seg emisiju kalkulātoru, un tur ir gan pats kalkulators, gan arī visi papildus materiāli. Tas būtu no manas puses viss. Man liekas, ka es perfekti iekrāvos iedotajā laikā. Tā kā paldies, jā. Viktor, paldies, it īpaši arī par to, ka jūs raksturojāt praktiski pielietojamos rīkus, kas ir Finanšu asociācijas mājaslapā, jo patiešām daudz reiz jau ir minēts, ka banku loma vai finanšu institūcija kopumā loma ir ārkārtīgi svarīga. Tā ir viena no pātagām un arī, varētu teikt, savā ziņā viens no burkāniem. Lētāk varbūt tur nauda kādā brīdī, bet arī no pātagām. Paldies. Mūsu nākošais referents Raivis Jānis Jaunkalns, BDO. Tā tad revidenta loma, pieeja, kam pievērsīsiet uzmanību. Raivi, lūdzu. Jā, paldies, Armand. Uzlikšu prezentāciju. Jā, paldies, labdien visiem klausītājiem. Īsumā pastāstīšu par to, uz kā šo skatās revidenti, kā arī Olga minēja, tad revīzija likuma subjektiem ir obligāta. Tas arī ir jāatzīst tāds diezgan liels izaicinājums arī mūsu profesijai, jo parasti darbojamies ar finanšu pārskatiem šeit. Kā kolēģi minēja, pārskatos ir pietiekami daudz nefinanšu informācija, kas ir pilnīgi jauna, kur attiecīgi būs ne tikai uzņēmumam jāsagatavo, bet arī zvērnātam revidentam jāpārbauda. Sākumā šeit tāds ieskats jau iepriekš minētajā likumā, tad 5. nodaļa ir tā, kura norāda uz to, ka zvērnāts revidents ir, kā saka, vienīgais,
kas spēj sniegt šādu te apliecinājumu par ilgspējas ziņojumu patiesumu. Citās Eiropas Savienības dalību valstīs jāatzīst, ka tie ir arī citi certificēti eksperti. Latvijā tas izizējot no šī likuma ir tikai zvejināts revidents. Šeit arī vēlos minēt, ka šie būs zvejināti revidenti ar atbilstošu kvalifikāciju, ko tas nozīmē, ka ne visi arī zvejinātie revidenti šo te apliecinājumu ir tiesīgi sniegt. Uz doto brīdi arī Latvijas zvejinātu revidentu asociācijā notiek arī papildus certifikācija jau esošajiem zvejinātiem revidentiem, un, teiksim tā, ne visi varēs sniegt abus pakalpojumus. Tad, attiecīgi, kad šīs certifikācijas process būs pabeigts, tad šis saraksts tiks papildināts ar visticamāk atzīmi. Tad, attiecīgi, jūs kā klienti varēsiet redzēt, kurš revidents spēj sniegt savu parakstu par šo te ziņojumu. Svarīgi arī ir tas, ka šis revidents nav obligāti uzņēmuma finanšu pārskata revidents. Attiecīgi, visticamāk, ka loģiskā izvēle lielākoties no gadījumiem būs, kad zvērnāts revidents gan finanšu pārskatam, gan nefinanšu pārskatam, kas principā ir viens kopējs gada pārskats, ir viens un tas pats, bet šī nav obligāta prasība, tā kā ir arī iespēja izvēlēties vienu revidentu nefinanšu informāciju un vienu revidentu un citu revidentu finanšu informācijai. Un tad, attiecīgi, šis te apliecinājums par ilgspējas ziņojumu, šis ir viena daļa no revidenta, teiksim tā, atzinuma par veikto darbu, un otrs arī ir tas, ka revidentam ir jāpārbauda šī te marķēšana, ko Olga iepriekš minēja. Tad, attiecīgi, arī tas arī ir svarīgi, ka šī te moduļi, kā jūs to veicat, vai jūs to darat iekšēji un izstrādājat savu risinājumu, vai jūs piesaistat kādu ekspertu, attiecīgi ir iespējams arī kādam to pārbaudīt, jo tas nereti arī diezgan liels izaicinājums, tīpaši tas ir iekšēji taisīt IT sistēmu. Attiecīgi, zvejinātam revidentam ir jāpārliecinās par to, ka šie te marķējumi ir atbilstoši standartiem, ka viņi ir pareizi, kad viņus ir iespējams pārbaudīt. 17. pāns nosaka šo te pienākumu, kad likuma subjektiem ir nepieciešams šis te, un, attiecīgi, to paredz to, ka uzņēmuma valde ir atbildīga par to, ka šāds apliecinājums, ja tāds nepieciešams, tiek sniegts, līdzīgi tā kā par finanšu pārskatiem. Arī, attiecīgi, uzņēmuma valde ir atbildīga par to, ka šāds pārskats tiek sagatavots. Un otra lieta, ko vēlējos akcentēt, šķietami vienkārši termins sniegt revidentam informāciju, bet praksē šis, mūsuprāt, būs diezgan izaicinoši, jo viens, protams, ir savā pusē jums kā klientiem šo te sarēķināt, bet šai te informācijai, teiksim, jābūt pārbaudāmai, respektīvi ir jābūt kādai zināmai struktūrai vai avotiem, kā jūs arī varat loģiski jūs izvēlētiem zvērnātam revidentam pārbaudot un sniedzot savu apliecinājumu, arī parādīt, no kurienes, teiksim, šie te emisijas koeficienti rodas, no kurienes rodās dati, kā jūs līdz šim te nonācāt, kas īstenībā arī uzņēmumam iekšēji, kā arī Armāns minēja, ir tāds paliels izaicinājums, jo šīs iekšējās kontroles, iekšējā risku pārvaldība, viņa paplašina savu tvērumu diezgan būtiski, un uzņēmums saskarās ar jauniem datu punktiem, kas ir saistībā ar nefinanšu informāciju, bet kas iepriekš visticamāk nebija mērīti vai nebija mērīti tik detalizēti. Iespējams, arī klausītājiem rodās jautājums, kāpēc tad zvērnāts revidents ir šī persona, jeb personas, kuri šo te apliecinājumu drīkst sniegt. Tad, protams, kad zvērnāts revidents ir neatkarīgs skatījums un ļoti regulēta un pieskatīta profesija. Un otrs arī tas, lai, protams, galvenokārt mazinātu šo te zaļmaldināšanas risku, jeb angliski greenwashing. Par šo arī daudz un plaši tiek runāts arī globālā mērogā un Eiropas līmenī. Arī mēs piedalāmies dažādos zvanos ar regulātoriem un EFRAG un citām pusēm, kuras arī akcentē to, ka šis te īstenībā ir lielākais risks, kad uzņēmums vēlās izskatīties iespējams mazliet zaļāks nekā šis uzņēmums ir, un tad, attiecīgi, lai šo te risku samazinātu, izslēgt, protams, viņu ir ļoti, ļoti grūti, jo šis apliecinājums ir, teiksim, tāds ierobežots pārliecības, par to es jums tālāk pastāstīšu, bet šis arī viens no tiem iemesliem, kāpēc šie te ziņojumi ir ar revidentu parakstu apliecināmi. Ja pēc iepriekšējā standarta šie bija ļoti, ļoti maz uzņēmumi, kuriem bija nepieciešama šī revīzija, attiecīgi jaunie CSRD un ISRS standarti paredz lielāku zvērnātu revidentu iesaisti, pēc cik arī šie kritēriji ir tomēr plašākai sabiedrībai.
Tad ejot uz priekšu, mazliet kā tas izskatās mūsu pusē un kas ir šīs te revidenta vadlīnijas, tad sākumā mēs darbosimies pēc jau esoša apliecinājuma uzdevuma standarta un sniegsim ierobežotu pārliecību. Grafika arī pa labi tā mazliet uzskatāmāk varbūt uzlika šī ierobežot pārliecība. Tā tad ir, teiksim, tas pārliecības līmenis ir tāds, teiksim, tā vidējs un uzticamības līmenis arī vidējs, kas nozīmē, ka sākotnēji tas darba apjoms un tas mūsu izteiktais apliecinājums, viņš ir tāds ierobežots pārliecības. Attiecīgi, viņš nav tāds pats kā tas pārliecības līmenis, ko revidents izsaka, revidējot finanšu pārskatus. Attiecīgi, sākot ar 27. gadu būs jau piemērojams jauns starptautiskais ilgspējas nodrošināšanas standarts. Šis ir attiecīgi izstrādāts pilnīgi jauns, nesen apstiprināts. Ir vēl, protams, laiks revidentiem ar šo te iepazīties. Šis ir starptautisks, tātad attiecās uz visiem, ne tikai Latvijā, ne tikai Eiropā. Un šis ir daudz arī detalizētāks, attiecīgi darba uzdevums arī mums kā mums kā revidentiem attiecīgi, lai pārbaudītu šos ilgtspējas pārskatus. Arī aptuveni 3 reizes garāks nekā iepriekšējās vadlīnijas. Tā kā šis darba apjoms arī visticamāk augs, ko arī, kā saka, izjutīs klienti, jeb pārbaudāmie subjekti. Un arī šeit sākumā tiek paredzēta ierobežota pārliecība, bet tiek izskatītas iespējas Eiropas komisijas līmenī un vispār Eiropas Savienībā un arī, kā saka, citur attiecīgi par to, vai sākot ar potenciāli jau 28. gadu, tad būtu nepieciešams tas, ka šīs te apliecinājums nav tik ierobežot pārliecība, bet ir pietiekami, kas nozīmē daudzreiz augstāks uzticamības līmenis un pārliecības līmenis, kas principā ir 1:1 ar to apliecības līmeni, kādu zvērnēts revidents sniedz par finanšu pārskatu revīzijām, kas rezultējās principā detalizētākā darbā no revidenta puses. Attiecīgi arī šis te pierādījumu un iegūstamo datu aplēšu un pamatojumu apjoms no klientiem attiecīgi arī būtiski pieaugs, bet šis te attiecīgi vēl ir diskusiju subjekts, jo šie te standarti ir pietiekami arī sarežģīti un arī šis te revidenta darbs arī pietiekami izaicinošs. Tad šis tādai uzskatāmībai. Kā tas varētu potenciāli izskatīties un kā šis te process un tvērums varētu izskatīties, mūsuprāt, tas ir kaut kas līdzīgs finanšu pārskatu revīzijām, jeb auditiem, kuriem noteikti lielākā daļa no jums jau iet cauri. Tad attiecīgi šis varētu būt 2 posmu darbs, šie saucamā priekšrevīzija, kas būtu jau minētā dubultā būtiskuma izvērtējuma pārbaude, ilgtspējas risku, mērķu un iespējamu izvērtējums, iekšējo kontroļu pārbaude. Mēs arī kā revidents sagaidām, kad uzņēmumi iedibina jaunas iekšējās kontrolas saistībā ar nefinanšu ziņojumu sagatavošanu un datu ievākšanu, ne tikai kā tas ir tagad par finanšu pārskatiem, kā arī, protams, citas procedūras. Un tad šī te beigu revīzija, jeb otrais posms, jau strādājot ar pašu ilgtspējas ziņojumu pārskatu par pārskatu gadu, tad attiecīgi šie kvantitatīvo datu izlases pārbaudas un citas procedūras. Tas, kas mūsuprāt būs tādi galvenie revidenta izaicinājumi, teiksim, vēlētos teikt, abās pusēs izaicinājumi darbojoties kopā ar klientiem ir viens, protams, par šiem iesniegtiem informācijas datu avotiem un to ticamību. Šis ir tiešām izaicinošs un arī sarunās ar mūsu klientiem esam konstatējuši to, ka, teiksim, šie datu avoti atšķirās. Ir klienti, kas mēģina esošajās finanšu uzskaites sistēmās kaut vismaz daļēji implementēt un ieviest šo datu apkopošanu. Ir uzņēmumi, kas darbojās pie jaunu modeļu un sistēmu izstrādes attiecīgi, kā iepriekš arī minēju, šiem te datiem, kurus jūs apkopojat un kur ir pamats šim te kopējiem ilgtspējas ziņojumiem, viņiem ir jābūt pārbaudāmiem. Un jums arī būs jāuzrāda revidentiem, kā jūs līdz šim te nonācāt, kas un kāpēc, kur ir pirmdokumenti, kāpēc tā un ne citādāk. Arī, teiksim, dubultā būtiskuma jautājums tieši kāpēc jūs esat izvēlējušies šos riskus un ne citus, un tad arī tas tāds arī diskusiju process.
Otrs konsekvence ar finanšu pārskatiem, attiecīgi, ir daļa arī finanšu datu, kas parādīsies ilgspējas pārskatos, tad, kā teiksim, šī taksonomija, tad attiecīgi šiem datiem arī ir jābūt konsekventiem un tādiem pašiem, attiecīgi nevajadzētu izmantot citus datus finanšu pārskatā un citu neto apgrozījumu ilgspējas pārskatā, jo galu galā jau šie abi pārskati kopā ir kā daļa no gada pārskata, teiksim, viens dokuments. Par iekšējām kontrolēm, jā, šis arī, kā jau minēju, liels izaicinājums, ko mēs arī redzam, ka attiecīgi šeit ir darbs pie jaunām iekšējām kontrolēm, apzināt šos riskus, kur ievākt informāciju, kā viņu uzturēt, kurš sagatavo šo ziņojumu, kurš viņu spēj pārbaudīt. Un pārbauda iekšēji, attiecīgi, lai viņš ir konsekvents, lai viņš ir atbilstoši šīm te vadlīnijām, kā arī Olga minēja, tur šie datu punkti, maksimālais skaits ir 1100, kas ļoti reti, kuram izpildīsies, ticamāk neizpildīsies, bet tas mūsu aplēstais, un ko mēs esam redzējuši Eiropā, kad ir aptuveni no 200 līdz 400 datu punktiem, kas ir pietiekami liels apjoms. Daži no viņiem ir vienkāršāki, daži attiecīgi sarežģītāki, daži ir aplēses formātā, bet šis te ir arī tāda jauna lieta. Un pēdējais, bet noteikti nevis mazāk svarīgākais, šī dokumenta esamība. Attiecīgi jūsu kā uzņēmuma vadības un ilgspējas ekspertu šie spriedumi, pieņēmumi, lēmumi, izvērtējums, redzējums par sabiedrību un viņas šo te CO2 pēdu un citiem ilgspējas riskiem, ka viņš ir dokumentēts un kad ir arī jums iekšējās, teiksim, politikas, iekšējās kontrolas arī šajā te jomā, līdzīgi kā, teiksim, eksistē grāmatības uzskaits politika, tad arī līdzīgi attiecīgi dokumenti par šiem te aspektiem ir tas, ko mēs sagaidām, bet kas, protams, sākotnēji būs tādā izstrādes procesā, un tas viens no tādiem izaicinājumiem. Zemāk arī iekupē, kā potenciāli varētu izskatīties šis revidents ziņojums, attiecīgi mēs tad, kas ir frāzēts citādāk nekā revidenta ziņojums par finanšu gadu, par finanšu pārskatiem, šis spriedums, ja attiecīgi mūsu pozitīvais ziņojums būtu tāds, ka mēs attiecīgi neesam konstatējuši neko tādu, kas mums kā neatkarīgiem zēnātiem revidentiem norāda uz to, ka informācija nav sagatavota visos būtiskajos aspektos atbilstoši ziņošanas kritērijiem, attiecīgi tāds ierobežots pārliecības ziņojums, kas kā iepriekš minēja, kad uz priekšu varētu šis pārliecības līmenis celties, kas attiecīgi arī rezultēsies izmaiņās darba apjomās un, protams, ziņojumā. Ir arī grozīts revīzijas pakalpojumu likums, tad šeit ļoti īsi un ātri ir jaunas certifikācijas prasības ilgspējas sniegšanai. Uz doto brīdi notiek zvērnāt revidentu apmācības un tiks attiecīgi papildus certificēti zvērnātie revidenti. Tas arī būs mājaslapā viegli atrodams, ka šis process noslēgsies šī gada ietvaros. Attiecīgi ir jaunas prasības par zvērnātu revidentu profesionālo tālāku izglītību. Tas nozīmē to, ka arī iegūstot šo certifikāciju mums kā zvērnātiem revidentiem ir jāturpina mācīties katru gadu un izglītoties šajā te jautājumā. Tas nav tikai tā, ka mēs saņemam šo certifikātu un tad mēs varam, kā saka, parakstīt un tas arī viss, šis attiecīgi ir papildinājums jau esošajiem zvērnātu revidentu profesionālai tālāk izglītībā, kas bija saistīts vairāk ar finanšu pārskatu revīzijām. Un ir arī, protams, pārbaudes funkcija mūsu uzrauga gan LZRA, gan arī finanšu ministrijā kotēto klientu revīzijās. Tad attiecīgi ir arī jaunas vadlīnijas par to, kā mūsu darbs tiks pārbaudīts un kontrolēts no uzraugošajām iestādēm, tāpat kā tas ir finanšu pārskatu revīzijās. Tad noteikti interesanti lieta ar gada pārskatu un konsultēto gada pārskatu likuma izmaiņas. 55. pants, šis tāds pietiekami vienkārši, paredz vienkārši to, ka ilgspējas ziņojums ir daļa no vadības ziņojuma, kas, manuprāt, tāds diezgan pašsaprotams. Jāatzīst gan, ka visticamāk šis vadības ziņojums būs daudzreiz garāks nekā viņš ir uz doto brīdi, ņemot vērā, ka šie ilgspējas aspekti, ko nosaka šajos ziņojumos, ir pietiekami lieli. Un nākamā interesantā lieta ir tas, ka ir celtas, jeb koriģētas sabiedrību un koncernu kategoriju robežvērtības, tās eiro
izteiksmē, gan bilances kopsumai, gan neto apgrozījumiem ir palielināts visiem kritērijiem par 25%. Tad, teiksim, ilustrācijā maza sabiedrība un attiecīgi vidēja sabiedrība iepriekš, attiecīgi, lai klasificētos kā mazai sabiedrībai, nevajadzēja pārsniegt vismaz 2 no 3 robežvērtībām, kas tur bija 20 miljoni bilances kops un 40 miljoni neto apgrozījums un 50 vidējais darbinieku skaits, tad sākot, teiksim, sākot ar 17. oktobru, ka šis ir publicēts un spēkā, tad attiecīgi bilances kops un neto apgrozījums ir celti, kas ir attiecīgi arī ar saskaņā ar šīm te ISRS kritērijiem par to, kas ir šis te otrais Vilnis Olgas prezentācijā, kas ir šīs te lielās sabiedrības. Tad attiecīgi šis arī atbilst arī tagad gada pārskata likuma izmēri arī šiem te Eiropas vadlīnijām. Jā, bet, kā minēju, ne tikai mazām sabiedrībām vidējām celt, bet attiecīgi par ierobežotām pārbaudēm un arī par pilnu gada pārskatu apjomu revīzijām arī šie te visi kritēriji jau šodien atturot šo te likumu būs plus 25%, kā jūs esat redzējuši iepriekš. Jā, šis ir īsumā no manis viss. Mazs ieskats par to, kā šis izskatīsies revīzijas pusē. Tas mans laikam ieteikums un novērojums ir tāds, ka, kā arī kolēģi min, mūsuprāt, galvenais ir sākt laicīgi, varbūt pamazām, bet sākt un noteikti neatlikt uz to, kad pienāk šī ziņošanas prasība, jo tas process gan manā, gan Olgas, gan Viktora stāstam, es domāju, ka tiešām ir saprotams, ka tas tāds nopietns, teiksim, process un tāds paliels izaicinājums gan pašiem uzņēmiem, gan arī ārējiem konsultantiem, bankām un visām iesaistītajām pusēm. Paldies par uzmanību. Raivi, paldies jums. Kolēģi, mēs esam pabeiguši prezentācijas. Mums ir tagad laiks arī jautājumu atbilžu sesijai. Es atgādinu, ka visiem ir iespēja rakstīt jautājumu tādā čatā, ko daži jau ir izdarījuši, pie tiem es tūlīt arī pievērsīšos, bet, protams, ir iespēja arī uzdot jautājumu uz ekrāna klātienē. Varbūt šoreiz ne, bet uz ekrāna. Tā kā lūdzu, tad celiet roku, bet kamēr jūs domājat, tad es iešu pie tiem jautājumiem, kas ir iesūtīti secībā. Pirmais, vai ir paredzēts ilgspējas ziņojuma kontrolas mehānisms un kas šo kontroli nodrošinās? Es tikai vēlos atbildētājiem lūgt, ņemot, ka mums ir vērā to, ka mums ir minūtes 15, 20 līdz ieplānotā laika beigām, tad varbūt mēģināt īsi atbildēt. Tātad pirmais jautājums - ilgspējas ziņojuma kontrolas mehānisms. Kolēģi, brīvi, mums nav rakstīts, teiksim, mērķa atbildētājs, nav definēts, mēs varam brīvi, ja? Vienīgi, patiešām tad īsi lūdzu, kurš no referentiem pāris vārdos. Es varbūt varētu, Armand, ja drīkst, ļoti īsi izteikt savu viedokli. Ilgspējas ziņojuma sagatavošanu vai tapšanu jau kontrolē pats uzņēmums. Es, teiksim, ieteiktu pievērst uzmanību izstrādātās un apstiprinātās ilgspējas stratēģijas izpildes kontroli ieviest, ja? Bet pašu ziņojums jau ir atskaite par paveikto. Jā, un atcerēsimies, ka tomēr gada pārskatā būs jāiekļauj daļa, un tas ir parakstīts dokuments, valde ar savu parakstu. Tas ir viens otrs. Klientiem, savukārt uzņēmumiem, kuriem nevajag obligāti dēļ likuma, tad ir vēl arī klienti. Un ja klienti Zviedrijā vai kaut kādā citā dalību valstī, ja, taču skaidrs, ka mēs mēģināsim sūtīt tomēr patiesu informāciju, ja tur manīties, tas nebūs ļoti ilgspējīgi, piedodiet par kalambūru. Ja? Tā kā šeit kontrole būs tirgus un arī jūsu valdes paraksti. Raivija, Viktorija, ir vēl kāds īsts komentārs pie šī? Es varu iekomentēt no savas puses, un bieži vien ir tas jautājums bijis, vai bankas pārbauda datu un informācijas kvalitāti. Protams, ka mums tas ir ļoti svarīgi, lai viss ir kvalitatīvi, bet mēs padziļināti to nedaram.
tas nav mūsu uzdevums, ja tā to var teikt. Mēs varam iedziļināties vienā otrā jautājumā detalizētāk, ar uzņēmumu pārunāt, pajautāt papildus informāciju un tam līdzīgi. Bet vairāk mēs fokusējamies uz to, ka jā, mēs esam ar uzņēmumu runājuši par mērķiem, kurus viņš vēlas sasniegt, piemēram, klimata neutralitātes ziņā. Tad šo gan mēs gribētu piefiksēt un atgriezties pie šo mērķu atsakošanas pēc 1, 2 vai 5 gadiem, un tas ir tas, ko mēs skatāmies visādi citādi. Es domāju, ka nav nekas jauns banku sektorā, kur mēs prasām gan par īpašnieku struktūru, pārvaldības modeli, kas arī ir ilgspējas kontekstā tā pati informācija un arī viss pārējais, un līdz ar to mēs arī paļaujamies, ka uzņēmumi pret mums ir godīgi, un melot nav labi. Tā var teikt, tā kā te nekā jauna. Tā kā es domāju, ka te ir tāds appusējs uzticības princips arī šeit. Un, protams, ka ja mēs skatāmies uz CSRD un ilgspējas ziņojumu, kas ir evidenti apliecināti, liela plusa zīme. Mums tas patīk, un tāpat arī par CO2 datiem. Ja mēs redzam, ka uzņēmums ir izmantojis kādu ārējo konsultantu, kas ir eksperts tajā lomā, ļoti labi, bet mēs arī reiķinamies, ka ne visiem tādi konsultanti būs, un līdz ar to mums ir savu mehānismu, kā mēs izlases kārtā salīdzinām vienu otru uzņēmumu vai nozari vai pret vidējo nozarē, kas attiecībā uz izmešiem ir. Tas tā īsumā. Paldies. Nākošais jautājums drīzāk būs patiešām Viktoram laikam. Pirmām kārtām, ņemot vērā teikto, ka ESG rādītāji ietekmēs saņemto finanšu pakalpojumu cenu, vai var lūgt salīdzinošu piemēru? Šis jautājums jau kā klasika ir. Klasika. Jā, es nekad šo jautājumu necenšos atbildēt procentuālā izteiksmē, ka, piemēram, tur ilgspējīgs aizdevums būs par 0,5% lētāks. Nē, tā nebūs mana atbilde. Bet tas, ko es varu teikt, kad pirmkārt, tirgu ir ļoti liela apetīte no banku puses tieši attiecībā uz zaļajiem projektiem, tos, ko mēs varam klasificēt kā zaļus. Un līdz ar to te nav noslēpums, kad ir lielāka konkurence starp bankām un arī ir likmju cīniņš un rezultātā ir ieguvējs klients. Ir konkrēti piemēri, par kuriem, protams, publiski nerunāšu, bet ir vienkārši apliecinājums tam, kad bankas patiešām grib redzēt vairāk zaļos projektus, un šeit kontekstā tad arī šis ilgspējas stratēģija, vajadzīgās investīcijas, kur mēs investējam, lai paliktu klimata neitrālāki, ko mēs varam klasificēt par zaļu un tam līdzīgi. Tātad tas ir tas, kas tirgu notiekās. Otrs aspekts, kā uz šo jautājumu var atbildēt, ka drīzāk tas stāsts par finansējuma pieejamību kā tādu. Ar šo domāju to, ka īpaši ir jāizdomājas tiem uzņēmumiem, kuri ir salīdzinoši emisiju intensīvi uzņēmumi, strādā tādās nozarēs, un ja viņiem nav plāna, kā palikt klimata neitrālākiem, šiem uzņēmumiem ir diezgan nopietni jāpadomā par to, vai vispār finansējums viņiem būs plaši pieejams. Un visticamāk varētu būt ar laiku arvien grūtāk saņemt šo finansējumu, un ja pat arī šo finansējumu var saņemt, tad te ir īstenībā tas virziens ir uz otru pusi, ka tas patiesībā ir par dārgāku cenu. Tam pašam klasiskajam aizdevumam, bet par dārgāku cenu. Drīzāk tas ir tas, kas varētu notikties finanšu tirgu. Arī skatoties uz alternatīviem finansējuma veidiem. Ja tev nav stratēģijas, tu neko nedari lietas labā, rēķinies, ka tā nauda maksās dārgāk. Tā es laikam atbildētu uz šo jautājumu. Paldies. Nākošais jautājums. Pirmajā prezentācijā tika minēts, ka CO2 aprēķiniem jābūt verificētiem. Kur šī prasība ir dokumentēta? Vai referentiem ir kāds komentārs? Jā, Olga. Es varbūt par CO2 aprēķinu rezultātu verifikāciju, ja mēs, teiksim, paņemam eko marķējuma schēmas, ja, tad, lai dabūtu attiecīgo eko marķējumu, CO2 aprēķiniem ir jābūt verificētiem. Varbūt tas iet tā kā paralēli Eiropas Savienības ilgspējas ziņošanas standartam, ja, bet, lai varētu darboties pārobežu tirsniecībā un
lai attiecīgais produkts tiktu iekļauts datubāzē, ja ir jābūt parakstītai produkta vides deklarācijai. Un produkta vides deklarācija tiks akceptēta starptautiski tikai tad, ja CO2 aprēķini tiks verificēti. Jā, paldies. It īpaši ražojošie un eksportējošie sektori, uzņēmumi, kokapstrāde, metāla apstrāde, līdzīgi būvmateriāli ļoti labi zina šo loģiku. Produkta vidas deklarācija vai žargonā EPD to sauc, Environment Product Declaration, tas ietver arī CO2 aprēķins, un tam ir jābūt verificētam dokumentam. Tā kā bez pārbaudas, verifikācijas, uzticamiem datiem, nekādīgi mēs šeit neizspruksim. Nākošais jautājums ir Olgai. Atsaucoties prezentācijas noslēgumā parādīto ceļa karti, jautājums par 3. un 6. soļu secīgumu. Vai tiešām iesakāt identificēt uzņēmumam saistošos ISRS pirms dubultā būtiskuma izvērtējuma? Olga, lūdzu. Mikrofons. Jā, es tūlītās nošērošu failu, lai varētu arī pārējie kolēģi. Vai var redzēt? Nē, vēl nevar redzēt. Tā, tūlītās šeit screen rekuriem, lai visiem būtu vienāda informācija, kas ir 3. un 6. solis. Tā, jā. Tā. Reku, 3. solis bija, kad noteikti, kuri ilgspējas ziņošanas standarta punkti, izņemot 1. un 2. ir attiecināmi uz uzņēmuma darbību, ja, uzņēmuma stratēģijas pārvaldības tvērumu noteikti, ja, un 6. ir veikt dubultā būtiskuma ilgspējas novērtējumu. Runājot par secību, pēc būtības arī veicot dubultā būtiskumu novērtējumu, bet tad ir jāiet cauri, kā saka, ja mums blakus stāv tas standarts, jā, tad mēs vienkārši salīdzinām, vai tas uz mūsu uzņēmumu attiecās vai neatiecās. Bet tīri loģiskajā secībā, ja mēs ejam, tad mēs varam iet arī tā, kad mēs no sākuma nosakam to tvērumu, kas attiecās uz mūsu uzņēmumu, un tikai pēc tam mēs veicam to dubultā būtiskuma novērtējumu. Bet var 3. un 6. punktu pēc būtības viņus var arī apvienot. Ja, un tad arī veikt tos, noteikt datus un veikt datu inventarizāciju par to, vai dati tādi vispār ir vai nav. Tā kā, vai 3. un 6. soli apvieno, vai, tas kā kuram ir parocīgāk. Paldies, Olga. Es vēl gribētu piebilst, vai faktiski vēlreiz uzsvērt to, ko jau referenti minēja, vairāk vai mazāk eksplicīti, ka ilgspēja būtībā katram uzņēmumam ir savs modelis. Jā, protams, ir kopējie principi, ir kopējā stratēģija, standarts, protams, nevis stratēģija, bet standarts, atvainojiet, bet izpildījums katram uzņēmumam būs savs. Ātrums, uzsvari, riski katram ir savi, risku novēršanas risinājumi katram būs savi. Arī, ja mēs sakām, emisiju bagāts, emisiju ietilpīgs uzņēmums, emisiju samazināšana ir iespējama, protams, 10, 100 dažādos veidos. Ja. Katram uzņēmumam tas risinājums būs individuāls, respektīvi ilgspēja ir individuāls ceļš. Protams, ir kopējie standarti, UTT, bet individuāli. Šo patiesību arī, ko referenti minēja, vairāk vai mazāk savās prezentācijās. Tāpēc 3., 6. arī jūs konkrētajā gadījumā uzņēmumā par to var tad darbu uzsākot, padomāt, padiskutēt un tad arī rīkoties. Paldies, Olga, par jūsu komentāru. Es redzu, ka mēs esam izsmēluši tos jautājumus, kas ir iesūtīti čatā. Kolēģi, ir vēl jautājumi tagad, kurus vajag uzdot, tad tagad tas brīdis ir to darīt. Es tikai gribēju arī vēl vienu komentāru attiecībā uz CO2 aprēķinu verificēšanu. Varbūt Viktors vai Raivis arī varētu palīdzēt. Es esmu dzirdējusi, ka
vai nu tāda prasība ir jau nostiprināta, vai ir doma tādu prasību piemērot, ka, ka tam digitālajām platformām, nu, kas ir mašīnu lasām, rakstāmā formātā, ka pēc būtības tai platformai arī jābūt certificētai, nu, lai dati būtu uzticami. Un, ja, teiksim, tā platforma tiek certificēta, nu, tad jau tā ir automātiski arī CO2 aprēķinu verifikācija un arī citu datu verifikāciju. Es laikam no savas puses nemācīšu komentēt par digitālajām platformām, bet es ar kopumā teiktu, ka, protams, ka banku sektors būtu ļoti priecīgs, ja būtu kāds CO2 aprēķinu verifikācijas prasība, bet, nu, cik es zinu, tādas nav. Tā, kad uzņēmumiem vajag teikt, ka tev tagad obligāti ir jāsertificējas, jeb jādabūna certifikāts, un tas ir pagaidām, manuprāt, katru uzņēmuma ziņā izvēlēties kādu, kas verificē vai nē. Lielākoties mēs redzam, ka tas netiek darīts. Līdz ar to banku pusē ir diezgan liels izaicinājums par šo datu kvalitātes pārbaudas mehānismu, kā to darīt. Tas ir uz mūsu pleciem. Mēs to darām pēc savas, varbūt, metodes un savas sapratnes. Bet nākotnē arvien vairāk es ceru, ka būs verificēti dati, un es varu tikai to teikt, ka ja viņi ir verificēti, tad banka, vienkāršā valodā sakot, ir papildus plusiņš, vērtējot uzņēmumu. Tā vienkāršiem vārdiem sakot. Bet katrā gadījumā datu kvalitātes jautājums kopumā ir viena liela globāla problēma, manuprāt, izaicinājums, tā modernāk ir teikt. Bet diemžēl datu kvalitāte ir tā, kā ir. Jā. Tā kā te ir daudz darāmā, un ja uzņēmums vairāk māca pamatot savu datu apkopošanas procesu, aprēķinus, avotus un visu pārējo, jo labāk, jo vairāk plusiņu. Tā. Raivi, lūdzu, jūs varat. Jā, es no savas puses arī neesmu informēts, ka ir nepieciešams obligāti certificētu verifikāciju, jo šo jau principā tieši, jeb netieši veiks arī zvejniecības revidents parakstoties par šiem te ilgspējas pārskatiem, kur arī būs konkrētas CO2 aprēķinātās emisijas. Pirmais tvērums, otrais un trešais tvērums, tā kā revidents sniegs, ierobežot pārliecību arī par šiem te cipariem. Šie te certifikācijas veidi viņi ir, bet viņus, ko mēs redzam, ka viņus vairāk izmanto uzņēmumi, kas vēlās iegūt kaut kādus zināmus ESG, jeb ilgspējas reitingus dažādās apvienībās, vietās, kur, ja teiksim, tas ir nepieciešams, bet tāda kā prasība obligāti certificēt CO2 aprēķinus nav. Un par šīm platformām varu vēl pieminēt par šo mašīnu lasāmību. Tāda jau principā eksistē biežāk kotētiem uzņēmiem, kuri savus gada pārskatus jau tagad sagatavo un ar šo te platformu palīdzību ievada, kā saka, un tā arī tiek verificēta no revidenta puses, bet šīs te platformas neietver tādu funkcionalitāti, kad viņas rēķinātu šīs CO2 emisijas. Viņas ir burtiski domātas, lai šīs taksonomijas prasības vairāk izpildīt nekā sarēķināt vēl ar emisijas, diemžēl. Kolēģis grib arī vēl vienu detaļu uzsvērt, ko arī referenti minēja, bet to droši vien, ka ir jāuzsver vēl un vēl. Individualizācijā viens, bet otrs arī laika patēriņš, labāk, saulaicīgāk. Pēdējā brīdī, tas, protams, ir relatīvi banālas lietas, ko es minu, skaidrs, bet arī šī gadījumā nedēļas laikā nenotiks brīnumi. Ja? Sagatavot, to mēs redzam arī no prakses, tas prasa stipri ilgāku laiku nekā tur gribētos. Arī šīs ir banālas frāzes, bet, kolēģi, rēķiniet laiku drīzāk vairāk, stipri vairāk datu apkopošana, UTT lēmumu pieņemšana, ļoti daudz elementu prasīs uzņēmumā stipri ilgāku laiku, ar vai bez ārējiem konsultantiem, nekā gribētos varbūt pirmā brīdī plānot. Un otrs, uzņēmumā cilvēki jau nesēž bez darba, ja parasti visi kaut ko dara, un tagad ir jauns darba apjoms, relatīvi jauns, kaut kas ir zināms, bet tomēr ir segmenti, kas ir jauni.
kas izriet no standarta, un standarta ne visi ir lasījuši vakaros pirms gulētiešanas. Tagad tās būs jaunas lietas, pat ja kopumā šķiet, ka viss ir saprotams. Viena frāze, kur mēs, protams, no klientiem vai potenciāliem klientiem regulāri dzirdam visādas skaistas frāzes, kuras krājam savā domu vācelītē, un viena tāda skaista frāze ir uz mani jautājumu, kā ir ar ilgspējas ziņojumu. Atbildi es neteikšu, kurš uzņēmums, jo tas nav svarīgi, bet tā frāze bija: tu zini, mēs iedevām marketinga meitenei, lai viņa kaut ko uzraksta. Šī, protams, nav nopietna attieksme. Tā attieksme, protams, pastāv, un viņi droši vien arī rīt pastāvēs, bet tas nav ļoti ilgspējīgi, atkal lietojot to pašu kalambūru. Tā kā šis process jāuztver ir nopietni, pakāpeniski, nevajag skriet vilcienām pa priekšu. Laiks ir jāpatērē, būs jāpatērē ilgāk, individuāli. Un priecājamies jaunus izaicinājumus saņemt uzņēmumā. Pilsētā ir eksperti, speciālisti gan bankās, gan citos uzņēmumos ar pieredzēm, kur noteikti var palīdzēt, un priecāsimies par jauniem izaicinājumiem darba dzīvē. Es vēlos izteikt pateicību Olgai Vēlandei, Viktoram Tropam, Raivim, Jānim Jaunkalnam par zināšanu un pieredzes izklāstīšanu, dalībniekiem par klausīšanos un par jautājumiem. Kolēģi, paldies! Šodien semināru slēdzam!